Nu ko, čau visiem. Atkal Lādas ezers. Skatieties. Atkusnis sācies. 28. februārs. Izdomājām pēdējo dienu. Vajag taču mēģināt to tās līdeks paķert. Soka kaut kādas lietas iespējams būs. Bet, cīnīsimies. Aiciņš mums tas šodien nobaigs. Līst. Tā tālāk. Bet, mēģināsim. Jāpaborē karodziņas ielkām. Tēt jāizborē, jāpamēģina. Bezmut ilkas, brītkas, kaut kas tāds. Moš kā dašukiņu. Paborēja dažus. Jāpaņem dīpars, jāpastaigā. Tā redzēs, moš kāds ašukiņš būs. Bet, laiciņš. Grūti saprast, kas bija trakāk pagājušreiz, kas bija traks vējš, vai šodien, ka ir lietus. Kaut kādas ziltiņas mums zīmējās atkal. Es gan paņēmu blītku nosaukumu, blītku rausot ieraudzīju, ka zils nāk līdz. Tad paņēmu bezmutīļu bezēsmas mormišku. Tad arī zils nāca līdz. Tad paņēmu trešo ieroci, parasti visstiprāko, jeb motili. Arī nāca līdz. Tad te ir pārsaucās atpakaļ uz bezmutilku, kaut kas tad nāk. Galīgi negrib ņemt. Tev izšāvā. Oi, aiziet. Tu Dievs. Ir. Sīļķīt bija. Te visu liekam nākamajā, te bija, širāds. Tikko ielkam un atkal izšāva jau. Vēl, tin gan. Tin. Izrauj no mutas. Mērs tur nebija. Bet laikam man jums atkal jāparāda, kādu to ūdi ielikt. Tad skatāmies. Viss process ir ļoti vienkārši. Ir veiklā nopērkams ūdens jau gatavs, ar visu svinu un paudiņu tā tālāk, bet es gan teikšu godīgi neiesaku. Paudiņi ir vislētākais ķīniešu mēsls, auku ir vēl lētāks ķīniešu mēsls un par āķu vispār nerunāsim. Tāpēc es labāk sienu pats. Vēlāk es pieļauju, kad zinot šīs vietas čakāņus, iespējams arī gadīsies parādīt, kā viņu uzsiet. Tāpēc ko mēs darām? Ielaižam iekšā, palaižam vaļā, lai aizcinots gruntī. Kur aptinās apkārt. Tā arī kur grunts. Un tad 1, 2, 3, 4 pusi apgriezieni. 4 pusi apgriezieni. Uzlādējam pašu karodziņu. Paņemam raudiņu. Jeb kuru dzīvo ziltiņu un kur es viņu kabinu. Es viņu kabinu ne mutē vai kaut kur, bet tepat tās mugurā spurai otrā galā sanāk. Tā viņi nedaudz uz leju skatās. Un aiziet. Lai tas žipčiks strādā, vai nes nākamo šāvienu. 2 jau ir. Statistika tāda nesaprotama. Teorētiski labi. 2 šāvieni, bet realizācija ir 0. Pagaidām. Labi, es šo gan dabūju jau āliņģi redzēt. Maziņas jau jums teicu laikam. Bet nekas. Baigi forši šodien kluss. Es pilnīgi dzirdēju to atsperi karogam, ka izšauja. Sens savajo jau pārnes. Nav ko vienā vietā
atstāt. Sensim izšāva. Vēl kaut ko cītīgi. Kas to tur ir? Liela? Oi. Nē, smuki pietiekami. Galīgi neslikti. 55 stabili. Vairāk. Varbūt pat pie 60. Vēlāk nomērīsim. Un cik tā mums viņa ir gara? Apmēram tā pie 8. Labi šitā. 59. Neslikti. Un tad cik mums viņa ir smaga? Pilnīgi pats sev nespēju noticēt. Svariņi uz katru copi līdzi. Kilo 285. Nu jau kādu stundu pusotru jau te ir pagājusi. Nu, pirmais aķis jau ir noborāts. 4 ir atkal, te jau var dragāt. Klikti. Nu ko, man te čomaks atnāca paļračķē, tā teikt, vietējais. Iedevu viņam brīdki parausīt. Nu, zin kā, otrais salmo. Teiksim tā, salmo man nesponsorē, bet es nebūtu pret. Tās brīdkas ir vienkārši bombas. Nu tāpēc arī te nebija jāsar. Ļoti labi, Tagad būs, varbūt. Varbūt, ja tur vēl tās līdzekļas nav. Nu, ir dūcīts, bet ir. Hei, vaid vaļā. Iefilmēšu. Uzmanīgi pirksts. Tepat tās vaid atpakaļ, nesasit viņu. Jāiziet. Nu, malacis. Nu, šodien pirmais asars ir tāds. Neitāk. Sens prasa vai normāls? Jā, ļoti. Nu. Panāca dziļāk ezerā. Tāds kaņķiks bišķiņ. Moška asarīts kāds. Smukāks varbūt. Jo nu tur galīgi. Ja ir tā ļoti maziņš, bet problēma tāda, ka pat nav. Pat mazais nav. Gribas asari kādu vēl noķert. Uz būtnieku arī jau noteikti brauksim. Bet arī šeit. Nu, pa to būtnieku brauksim, tad vēl būs ledus staigājums pirmkārt. To copi jau. Jau bija copi. Te ir drusku dziļāks kādu 3 varbūt. 3,5 varbūt maksimums. 3,5 domāju, ka nav. Un tur tālāk vēl bišķiņ, man te tādas 3 rindas ar auņģiem, tad tālāk vēl dziļāks. Pēc deeper kartas spriežot. Nu, provēsim. Copīte jau bija te. Nu, te beidzot uzāķēja. Tas maziņš, bet tur izsās, ka arī lielāk bija. Nu, ko es jums teicu jau laikam, ka es panākšu dziļāk. Atcelšu. Atcelšu Kristeru un čomu tur pie ūdām. Pat cik atļautais skaits jaukts. Kristers arī viens pats drīkst tur atrasties. Un es ienākšu dziļāk. Un redz, ka tas zivs ir daudz aktīvāks, teiksim tā. Ja tur bija tas asarīts un raudiņi dikti jābaksta ilgi, tad te nav nemaz traki. Atsaucās tīri labi. O, kā ieņēma. Te raudiņi atkal.
Ko asars šeit nav? Es domāju, ka te būs asars dziļāk. Bet jau 4 raudiņas. Vienu palaidu vaļā jau. Tagad nezinu, kāpēc nelaidu šīs, bet tūlīt es jau palaidīšu. Raudījām jau nav tā kā ar asaru gan. Ja tu viņu palaidu uzreiz atpakaļ, tad tur pēc tam ir bieži vien viss. Ej uz nākamo āliņģi. Kāpēc tas tā ir, es nezinu, droši vien viņš ir apakšā nopeld izārdās un tad tur sataisa troksni un tā tālāk. Un tāpēc arī tas tā ir droši vien. Kas te par raudiņām ir? Es tā ceru, ka te būs asara. Īstenībā baigi interesanti, jā, tu tiešām kaut kāds diezgan kārtīgs kaņķiks izsās, kad ir, jo, cik tie atšķirība ir kāda, 20 metri. Varbūt redzat viņus tur fonā. Tur ir 2,2 metri, te ir 5,2 jau. Vienā vietā laikam ir baigais kritums. Jāatrod, kur tieši. Tur ir jāmēģina. Lūk, vienu šteli, ko es jums gribēju parādīt. To es esmu iemācījies no sportistiem mūsu Latvijas. Sapsīt pasaka, kas tu par zivīm dīperī. Ai. Te jāiet no šeit prom. Sit un nesēžās. Droši vien kādas mazās raudiņas vai asarīši. Viens šteli, ko mēs zinām, tik gribam pārēt. Ja ir metras dziļums, pusotras, tad nav, bērns man pat skrien augšā līdzi. Tad nav problēma, tad paņemam paceļam un aizējam, bet ja ir kādi 3 metri vai tā kā 5 šeit, gandrīz 5, auko pinās un nevari paiet un tā tālāk. Tāpēc, kā teicu, no sportistiem šādu šteli iemācījos. Ideāls variants. Aptiem nekur ap rokas pirkstiem. Uzsnam visu sauku augšā, tāpēc man neņēma, tik motils nav. Tie vēl vienreiz jāielaiž. Un ideāls variants. Lai varētu pāriet uz citu vietu. Noteikti iesaku. Pamēģināt, mācamies viens no otra kaut ko jaunu. Kaut kā tā. Viss, ejam atpakaļ uz krastu. Ne pavisam, bet pie kolēģiem. Mēģināsim aktīvāk karogus pārlikt. Jo, te nekas nav, asarīši, maziņi. Raudiņas gan te var forši ūdē dabūt ķīsas, vēl trāpjas. Jā, ko es vēl gribēju pateikt šodien vēlāk, video būs konkursa izloze. Tā kā noteikti paliekam līdz beigām. Es ceru, ka garlaicīgi nav. Cerams, ka kāda līdeka arī jau būs. Ko, jāatcerieties, bija taču mums konkurss, ne? Veselos 2 video, 2 nedēļas. Kā mēs izlozēsim uzvarētāju? Pilnīgi randomā, bez manas iejaukšanās, aplikācija, jeb saite izvēlēsies no viena video komentāru un no otra video komentāru. Uzliksim abus uz laimes rata, un tas, kas izkrīsās, arī būs uzvarējis. Tātad ieliekam video linku vienā, kur mūsu būtnieka video redzams. Spiežam ielādēt komentārus. Uzspiežam izņemt dublikātus. Apstiprināt, start. 5, 4, 3, 2, 1. Pirmais uzvarētājs. Kristaps Millers, 99. Līdekas un asarīšas. Mēģinam šodien abus. Kā sanāk, tā sanāk. Tātad, Kristap, iespēja tev 50% kļūt par uzvarētāju,
kur mums vaimas rāds palika. Kur liekam pirmā opcija. Kristaps Millers. Un tūlītās paņemsim šo te visu atcelsim. Aiziesim tūlītās uz otru video. Otrs video ir iesaku noskatīties tiem, kas vēl nav noskatījušies. Jauns ziemas rekords, kur mēs šajā pašā ezerā pirms nedēļas noķēra gandrīz 6 kg smagu līdeku. Tas bija labs. Paņemam no šejienes saiti. Jau ielādējam šeit. Nē, nenokopē saiti. Nekas, mēģinām vēlreiz. Nokopējam saiti. Ielīmējam, start. Ielādēt komentārus. Izņem dublikātus. Tas vienkārši nav godīgi. Šeit visi jūsu komentāri redzami. Nu, start. 5, 4, 3, 2, 1. Deivids Tomsons, Zandartus. Mēģināsim, tāda doma ir, ja vēl tiešām varēs tikt uz ledus normāli. Kopijojam arī tavu vārdu. Ielīmējam šeit, kā redzams, abi ir 50%, abiem 50% iespēja. Nu. Tā, ko viņš mums vēl grib, vai mēs izdarām? Izveidot ratu. Ko viņš te grib no manis? Nosaukumu. Nu, aiziet. Apsveic, Kristap. Esi uzvarējis. Tūlītās iekšu vēl balviņas šeit. Pēc šī kadra. Apsveic. Uzrakst man privāti. Visur man var atrast vienādi. TikToks RC Cope, Instagrams RC Cope. Facebook arī droši var Messengeri rakstīt RC Cope Ralfs Ganskis. Kaut tā. Nu, forši. Apsveicu. Gaidu nākamos konkursus. Nākamais mēķis 2000. Gan jau arī to sasniegsim. Ko? Atkal kaut kas jāpadara. Jāpaborē. Jāaiziet atpakaļ tur, kur no rīta bija copes. Šajā ezerā īstenībā interesanti tas, kad izborē no rīta, ieliec, nav copes nekas. Ej tālāk, nāc atpakaļ, izborē blakus. Un ir tīri tāpēc, kad satais kaut kāda droksni, kaut kas tur apakšā varbūt sakustās. Sāk kaut ko dzirdēt un tā tālāk, un tad nāk ēst. Nu, mēģināsim tā šoreiz. Nu ko, tikko bija viens varens aprāviens. Notrūka. Parādīšu pie reizes, kā tu to ūdens sistēmu uzsiet. Tiem, kas nezinu, varbūt. Galīgi nekā sarežģīt tur nav. Kur svieniņš. Mēs lieku 4 gramus 5. Kādreiz 6, kā kurreiz trāpas, bet nu nevairāk pa 10. Tālāk, svins gan, es teiktu, ir obligāts. Nezinu, kā var bez. Raudiņi turpat tā zem ledus nostājās un nekustās un tā tālāk un tā tālāk. Tad tālāk nāk pavadiņa. Pavads uz sienu pats. Daudz izdevīgāk un uzticamāk. Tā, ņemam pavadu. Ņemam pavadu, sienam pavadu klāt. Mēsgals vēl vienalga kāds, kā pašam patīk.
Mēs gūs jāsamitina vienmēr. Sēk pats pārdeg un tad tur viss slikti atkal. Tālāk. Āķis. Nepārāk liels vai mazs tāds vidējs. Nezinu, nemācīju šiem trīžubriem numurus nosaukt, bet tā kā 120 oboļiem vasarā, apmēram tāda izmēra. Nu, aiziet. Nepagāja ne 2 minūtes, kas sistēma gatava. Nu, jāliek atpakaļ. Nu, kā nav, tā nav. 1:30 jau 2 kaut kas tāds. Pasēdēsim vēl, bet baigi iešvāki. Atnācu savu to dziļāko vietu, kur raudiņas bija iepriekš te 4,9 dziļums. Vismaz kaut ko, zin kā, gribās jau to vakaru līdaku cēlienu teorētisko sagaidīt, varbūt viņš būs, varbūt nebūs. Bet, viena zivs jau pusūdenī nāca. Bet, sora garlaicīgi vienā vietā. Tāpēc kaut kā tā, nu. Kaut kādu man te rauda paņēma, draugi. Nekraties. Un tā kā atrādies kamerai vismaz. Re. Baigā niknā. Tā jau gandrīz peipus rauda. Nē. Runājot par peipus, ir doma, ka vajadzētu varbūt nākamnedēļ aizšaut. Vienīgā problēma ir tāda, kad vai nebūs viss šie te brīnumi ar tiem lediem, vai nebūs viss pļurzā un tā tālāk, kad nav iespējams ne paiet neko. Un tad nav tā foršākā sajūta. Ja jums ir kādi ieteikumi, kur peipusā varētu, tā teikt, kājām ieejamā distancē meklēt asari, teiksim tā vairāk reģions vai Ranna vai Kodavera vai, nezinu, Ņina un tā tālāk. Tā kā jā, būšu noteikti pateicīgs, ja padosiet kaut kādu ziņu. Bet, man jāturpina te pacīnīties. Pulkstens ir tagad 3. Vēl kādas 2 stundas laika ir līdz Krēsvai. Kaut kā tā, jāturpina. Es atnācu šeit tālāk iepriekš tur dienā izborēt tos savus 7 vai cik, 9 vai cik man tā āliņa sanāca. Tīri ar domu, ka dziļāk var būt asars. Ne. Asarītis ļoti maz, te ir milzīga populācija ar raudām. Nekas arī tās jautri paķert. Ko, viss? Pulkstens jau 3, kaut kas tāds. Un kā neņem, tā neņem vairs. Kā ir, tā ir. Paldies par skatīšanos. 4 jau vecais saka. Paldies par skatīšanos. Nospied like, abonē. Tev līdz nākamajai reizei. Vai čau.